atbrīvoja no smēķēšanas. Šī liecība tiek izteikta pirmo reizi, bet jā, pirmo reizi cigareti jau turēju savās rokās, kad negāju vēl 1. klasē, tad mēs ar māsīcu saskatījāmies, kad mūsu vecāki smēķē. Mums likās, mums arī gribās būt kā lielajiem. Un tad mēs noķēpām pāris cigaretes un jā, tās klusot tur mēģinājām kaut ko darīt, tur klepodamas un tā. Bet, tad mēs tikām pieķertas un mums bija sots, mums bija mājas arests. Bet to jau tas viss nebeidzās. Nāca pusauģu gadi un, protams, atkal bija tas vilinājums, ka lielie tā dara, tev arī gribās izskatīties lielam, krutam un varenam. Un tad tas tā pamazām sākās. Un tad pagalmā lielie puiši teica, meitenes, ko jūs darat, kad tas jūs ievedīs lielā atkarībā. Bet mēs teicām, ko jūs? Mēs taču reku vienu dienu uzpīpējam, brīdien vairs nepīpējam. Un ka mums jau tas neizraisīs nekādu atkarību un ka, lai liekās mierā, ka viss taču ir kārtībā. Un tā tas vilkās un pārgāja tādā diezgan lielā atkarībā. Kad tu jau vairs to nekontrolēji, kad tu jau skolas starpbrīžos gāji un smēķēji, kaut vai ārā bija -25 grādi, bet tu esi tā pavercināts, ka tu ej un smēķē, tev pirksti ir sasaluši, ka tu viņus nevar pakustināt, bet tev jāiet uzsmēķēt. Un tad, kad es iepazinos ar savu vīru, es centos apslāpēt to vēlmi pēc smēķēšanas, bet tas neizdevās. Kādu brīdi es tā kā viņam sākumā nerādīju, ka es smēķēju, bet tad viņš tā kā arī smēķēja, un tad es teicu, ka es arī tomēr smēķēju, un ka man ir tā vilkme pēc smēķēšanas. Un tad mēs sākām vairāk tuvoties Dievam, bet es kaut kā centos sadzīvot ar to grēku, un nevarēju tik ātri tikt no tā vaļā, kaut gan arī nācu uz draudzi. Un visu laiku tā kā centos apslāpēt to grēku, domāju, Dievs taču man piedod, un kad es vēl varu to darīt. Un pēc dievkalpojuma pirmais, kas bija, ka es aizgāju projām, es aizgāju kaut kur aiz stūra uzsmēķēt. Un visu laiku centos sadzīvot to grēku. Un tā kā manam vīram nebija tik liela atkarība, viņš viegli tika no tā vaļā. Bet es nevarēju tikt, un tad viņš vienreiz pēc viena dievkalpojuma man saka, tev jāizbeidz tā smēķēšana. Tev ir jāizvēlās, vai tu mani nemīli, ka tu nevari atmest to smēķēšanu. Un es saku, kā tu to nesaproti? Tā ir mana sirdslieta, kas varbūt labāks aiziet ar draudzinēm, iedzert kafiju un vēl uzsmēķēt. Viņš to nesaprata, bet man tiešām tas bija ļoti grūti. Un tad es viņam teicu, ka es esmu atmetusi to smēķēšanu. Kaut gan vēl pagāja laiks, kad es pakluso no viņa smēķēju. Un tad, kamēr tu gribi sadzīvot to savu grēku, kamēr tu nesaki Dievam, nāc un paņem to projām no manis, viņš tiešām ir džentlmenis, un viņš neaiztiks tevi arī ar visiem taviem grēkiem. Tikai tad, kad tu pateiksi Dievam, paņem projām tos mēslus no manis, tad viņš nāks, tad viņš pasniegs tev savu glābjošo roku, un tikai tad tu tiksi atbrīvots. Un tiešām tam, kuram ir problēmas, tas, kurš ir atkarībās, es tiešām novēlu atdot visas savas problēmas un visas savas atkarības Dievam, un tad viņš tiešām paņems un atbrīvos tā pa īstam, jau ir, es nezinu, 5-6 gadi, kopš es vairs nesmēķēju. Jā, tas vispārībā vairs nesaista man. Es nezinu, kaitina, ka kāds cits man smēķē blakus, ka kaut kas smird blakus, kad ienāk kādam un elpas smird, ka viņam drēbes smird. Tas tā, vairs nav izturams, kaut gan kādreiz to likās tas normāli un gribējās pateikt, tas, kurš pa mani saka, tu smirdi vai kaut ko, gribējās pateikt, ka tu galīgi, tu pats smirdi. Un tagad ir liels prieks, kad tu vari iet mīļot savus bērnus un kad tu nesmirdi pēc cigaretēm, tev nav jādomā, kāds tu smirdīgs aiziet pie saviem bērniem, dod buču, mīļo, ka tu esi brīvs no tās atkarības.
Tā.